Sveicieni no Čikāgas pilsētas centra. Esmu Katrīna Pipaste un darbojos jau 4. gadu Latviešu fonda padomē kā kasiere. 2024. gada sākumā mēs nospraudām $48,000 atbalstot projektus. Un ar prieku var paziņot, ka mūsu fonda kapitāls ir pieaudzis 15,63% kopš gada sākuma, un pēdējos 12 mēnešus, kopš 23. gada 1. oktobra, fonds ir pieaudzis gandrīz 27%. Kopš pagājušā gada 1. jūlija mūsu kapitāla fondu pārskata PNC Institutional Asset Management. Portfelī 82,3% ir ASV un starptautiski vērtspapīri, 15,3% ir fiksēti ienākumi un 2,3% ir skaidrā naudā. Šī fonda mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums un ienākumi, kas nosegs projektu atbalstu un fonda darbības izdevumus. Šī tabula sīkāk norāda kapitāla pieaugumu pēdējos 3 mēnešus, kopš gada sākuma vai year to date, pēdējos 12 mēnešus vai rolling 1 year un kopš PNC pārskata mūsu investīcijas programmu. Oranžā krāsa norāda fonda rezultātus un zilā krāsa norāda, kā mūsu ieguldījumi izskatās pret policy benchmark. Bieriņa fondā 76,1% ir fiksēti ienākumi, 5,1% ir vērtspapīri un 18,8% ir skaidrā naudā. Bieriņa fonda mērķis ir nodrošināt pašreizējos ienākumus un iespējama, bet maznozīmīga vērtība tiek piešķirta ilgtermiņa kapitāla pieaugumam. Bieriņa fonds piešķir ikgadēju balvu $1,000 vērtībā. Bieriņa fonds kopš gada sākuma ir pieaudzis 7,27%, bet pēdējos 12 mēnešus 12,89%. Fonda kopsumma vērtība 30. septembrī bija 1,56 miljoni. Šogad mēs piedāvājām skaistas Latviešu fonda preces, ko pārdevām Toronto dziesmu svētkos. Nopelnījām gandrīz $3,000. Vispārējie ziedojumi ir sasnieguši $11,000. Neatkarīgi no tā, vai esiet Austras koka vai agrāk tūkstošnieks vai augstākās pakāpes dalībnieks, aicinām ik katram ziedot katru gadu. Latviešu fonds ir no nodokļiem atbrīvota Mičiganas štata inkorporēta bezpeļņas organizācija. Dalības maksa ir ziedojumi, kurus var atrēķināt, iesniedzot nodokļu deklarāciju. Fondu var atbalstīt, sniedzot vienreizēju vai ikmēneša ziedojumu, dubultojot savu ziedojumu, ja jūsu darba vieta piedalās Matching Gift programmā, nododot Latviešu fondam jūsu piederējošās akcijas vai atstājot testamentāru novēlējumu Latviešu fondam. Izdevumi nosedz ar projektiem saistītus izdevumus, ceļošanas un sēdes izdevumus, kā arī vispārējos administratīvos izdevumus. Budžetā bija paredzēti $31,000 un šobrīd esam izdevuši gandrīz $12,000. Lai gan mūsu ieguldījumi ir krietni palīdzējuši fondam pieaugt, atklāti teikšu, ka mums klibo ar ziedojumiem.
Budžetā ir paredzēti $30,000 ASV vispārējos ziedojumos un biedrmaksās. Esam tikai sasnieguši mazlietiņ pāri trešdaļai. Gada beigām tuvojoties, aicinam labvēlīgiem pārbaudīt spēju atbalstīt Latviešu fondu. Pārunājiet ar savu finanšu konsultantu, lai noteiktu, vai akciju ziedošana ir piemērota, lai izvairītos no kapitāla pieauguma nodokļiem un saņemtu ar labdarības atskaitījumu, respektīvi charitable deduction. Labvēlīgi, kuri 70,5 gadus veci vai vecāki, var veikt kvalificētu ziedojumu, respektīvi IRA charitable rollover līdz pat $105,000, kā arī apmierināt katru gadu pieprasīto minimālo sadalījumu, respektīvi RMD vai Required Minimum Distribution. Paldies par jūsu uzmanību!